mēs sakam tā, mēs netirgojam brilles, tad mēs palīdzam cilvēkam superlabi izskatīties un izcili redzēt. Lai veiksmīgi attīstītu tik lielu uzņēmumu, tev jābūt radošam, tev jābūt brīvai galvai. Un tad, kad viņš norokās operatīvajā, viņš nevar, tu arī nevari citādāk radošāk paskatīties un atrast, un viņš ir izcils uz to, viņam jābūt visu laiku tai galvai brīvai, Tāpēc arī tāds risinājums. Cilvēks parastais, kas atnāk, un viņš sāk runāt mūsu speciālistu, un mēs vienkārši dabūnam to lielāku kompetenci, un ar to tas mūsu sortiments, viņš pat ja viņam nevajag tās sporta brilles, viņi redz, pat ja viņam nevajag tās drošības brilles, viņi saprot, ka te ir tāda, padziļinātāka ekspertīze. Vai aizrautīgi, mēs darām lietas, tāpēc, ka mēs aizraujamies. Tas citreiz mēs kaut kur paklūpam, tāpēc, ka mēs par daudz aizraujamies, un tad varbūt Excels īstenībā kaut ko citu runā, un tad tas tā kā tu ierobežo, bet aizrautība ir viena no mūsu vērtībām, Gan jūs teicāt, gan viņi, ka vērtības prevalē par tām finansēm, un nav tikai biznesa nauda vairāk. Mēs caur acis redzam vairāk tikai redzes korekciju, bet mēs pamanām arī jaunas lietas. Ja ir šī spontānā vēlme pārbaudīt redzi, mums ir tāda iespēja to ātri atrisināt. Šeit papildus šis mākslīgais intelekts palīdz tev analizēt, balstoties uz iepriekšējo pieredzi daudz kur pasaulē. Tad vai mēs redzam šeit riskus vienai, otrai, trešai multipatoloģijām. Ja tev ir tā lielāka redzes korekcija nepieciešama un tu gribi sportot un labi redzēt un labi justies, ir tie risinājumi. Tas trends ir tāds, ka ļoti daudziem bērniem vajadzēs, un bērni mums arī dažādi ir no 0 vecuma līdz 16 gadiem. Katram jau, kaut ko citu vajag, gan pēc gaumes sajūtām, gan arī pēc redzes īpašībām.